Rita un Gunārs izlēma lūgt Blumbergam atļauju ugunsgrēkā cietušajai Silvijai kādu laiku palikt Stabulītēs. Aivars uzzina, ka Marta neprecēsies ar Rihardu un pasaka viņam, ka darīs visu, lai Marta atkal būtu kopā ar Rihardu. Rasma dusmojas uz Blumbergu, ka viņš atļaus Silvijai palikt Stabulītēs. Leons atzīstas, ka īsti nezina, ar kuru sievieti palikt kopā, ar Martu vai Elzu. Ko tev vajag? Nē, es neesmu niknes. Vispār nekad mūžā neesmu bijusi niknes. Vienkārši esmu sūdos līdz ausīm. Un man ir apriebies, man goda vārds ir apriebies. Guni, pagaidi, es tagad nevaru ar tevi runāt, kaut vai to arī mans vīrs. Es tagad esmu gatava kādu nogalināt, kurš pietuvojasies pie manis vismaz kilometru, nezinu, rādījusām. Marta nāk, es tev atzvanīšu. Labi. Sveika! Rītā! Paklau, tu ar mani nesveicinies vairs? Mēs taču pirmīt jau redzējāmies. Jā, man kā likās, ka tu man nepamanīji. Pagāja garām tādu sajūtu, ka, nezinu, es tev būtu aizvainojusi vai kaut ko nodarījusi. Man taču neko nevar nodarīt. Es taču esmu no Dzels. Par ko tu tagad dusmojies? Es dusmojos? Nē, nu tu vienkārši izliecies, ka man nepamani, tagad kliedz. Es kliedzu, es pilnīgi mierīgi runāju. Pilnīgi mierīgi. Man ļoti nepatīk, ka lopiņi bīstas. Ja gaisā ir bailes, tad nav labi. Labāk, lai ir miers. Jā, protams, tu esi tā, kas izstaro mieru šobrīd. Es esmu tā, kas te mēžu mēstus. Paiesim, labi? Jā, man laikam bija muļķīgi iedomāties, ka mēs varētu tā kā agrāk. Kā agrāk? Kā mums bija agrāk? Mums agrāk bija tā, ka mēs vienotrai uzticējāmies, ka mēs stāstījām visu, ko. Man nav laika stāstīt visu, ko man ir jāstrādā. Nenosmērie lūdzu savu glauno ancuku. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu pateiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu, jāsteidzās. Johamba! Cik var tīrīt tās trūbas? Basēnā ūdens atkal necirkulē. Cik mēs pagājušajā arī samaksājam par tīrīšanu? Tu domā, ka ir iztīrīts? Tur nekas nav iztīrīts. Grūd viņiem miljonus rīklē, tāpat nekāda jēga. Negrib maksāt tīri pats. It kā man darba trūktu, jā. Man arī nav laika ar tev te pļāpāt. Te ir pusdienas. Ņem un es Silvijai. Kāpēc es? Tāpēc, ka es to nedarīšu. Rasmi, viņi taču slims un nelaimīgs cilvēks. Vai tad tādā brīdī jākārto vecie rēķini? Nu, būs veseli uz kājām, tad ir kārtosi. Nu, es tik labiņa pārtai savai nepatikai. Saprati? Ja tu gribi viņai palīdzēt, es tev ceļā nestāšos. Bet kaut kādu VIP apkalpošanu es arī neorganizēšu. Vai, ka man patīk, ka dusmojies. Greizsirdīgi. Jā, uz ko? Uz Silviju, tā tik vēl trūka. Ka man patīk raksturi. Jā. Manu raksturu tu pat vēl redzēsi. Es gribētu gan... Rita, es nesaprotu, kāpēc tu pret mani izturies kā pret ienaidnieku. Kāpēc tu dusmojies? Tu nesaproti? Nē, nesaprotu. Rita. Tad paver acis un apskaties, kas tev notiek apkārt. Kamēr tu jādelē apkārt savā baltajā kostīmā, kamēr tu tērē savus miljonus, kamēr tu smērē glezno savas brīnišķīgās gleznas, tikmēr daži strādā šeit un mēž sūdus un domā, ko viņi rīt ēdīs, jo darba nav. Naudas nav, un viss ir sagājis tādā grīstē, ka es nezinu. Rita,
piedod, Bet kāpēc tu man neteici? Kāpēc tu neatnāci un man to neizstāstīji? Ja kunga māte, nauda nav problēma, es tev aizdošu tūlīt pat, Aizdosi? Un kā es tev atdošu? No kā? No kādiem līdzekļiem? Marta, tu taču esi tas cilvēks, kas domā par naudu, par viņas atdošanu. Man būs jādomā vēl par procentiem. Nē, es nedomāju par naudu, un man nav svarīgi procenti. Man arī. Man ir svarīgas cilvēciskas attiecības. Es kādreiz padomāju, kādas ir mūsu sarunu tēmas. Tu un Leons, tu un Rihards, tu un tavas ciešanas. Bet tev tiešām neliekas, ka tas var arī pieriepties? Ļonička, kur tu esi? Tev ciemini, a? Vadim? Jā. Nāc iekšā, es tūlīt. Осторожно. Ženя, Labdien, doktora kungs. kas tev pa krāsliem? Vadim, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs ar Ženju netaisāmies sēdēt uz grīdas. Paņem līdzi kreslus, pie reizes būs arī ciema kukulis. Lūk! Krasna Vasiljevna. Es to netaisos pieņemt. Ko jūs? Paldies, paldies, man nevajag. Tādā gadījumā es pie tevis vairs ciemus nebraukšu. Man ļoti patīk komforts. Es nevaru sēdēt 2 stundas. Lota sapoza. Un Ženja, ar savu kāju arī nevar. Pagaidiet, mīlīši, es pabeigšu remontu, un tad es iegādāšos mēbeles. Jūs domājat, es neko nevaru atļauties, jā? Klausies, es nebraucu ar tevi strīdēties, bet parunāties. Sēdi. Saruna nebūs īsa. Es uzvarīšu kafiju vai tēju. Ko jūs darīsiet? Es labprāt kafiju ar piedu un cukuru, ja drīkst. Nebūs tagad nekādas kafijas. Kāpēc nebūs? Tāpēc Женечка очень хотела осмотреть твой дом, да, кисонька? Что-то не припомню. Ну ладно, раз ты так говоришь. А я говорил. Ну, давай. Давай, Симушка. Ja es pēc stundas neatgriežos, nāciet mani meklēt. Bet tikai uzmanīgi, man augšā nekārtība, labi? Аккуратненько, Женя. Ja поняла. Аккуратно. Par ko mēs runāsim? Par Silviju. Jā, lūdzu. O, Silviņ, es tev te pusdienas atnesu. Nevar tak slimam cilvēkam nedot ēst. Ai, paldies, nevajadzēja, taču es taču varēju pat noiet lejā un kaut ko pagatavot. Nu, tā tik Leduskapī jūras kartupeļu. Slimam cilvēkam apkārt drasē. Tev tādi jāveseļojas un jāatpūš. Te, ko te Rasmiņa tādus dārgumus mums ir atsūtījusi. Te ir kotletītes rosalīs ķeries klāt, kamēr silta. Pagaidiet, atvainojiet. Atvainojiet. Piedod, Silvija, es esmu vecs stulbenis. Es maz ko saprotu no sieviešu smalkās pasaules, bet vienu gan es tev teikšu, nu, tas nekas, ka tava seja, nu, kā... Kā viņi... Ka es izskatos tik drausmīgi? Nav tik traki. Tātad es izskatos lieliski. Nē, es gribēju teikt, to taču visu var labot, tā ir pārējoša lieta. O, nāc iekšā, Blumberkungs arī te, labdien. Silvīt, mīļais, tev atnes buļoniņu. Un vēl šāds tāds kārums. Nevajadzēja. Es skriešu, man ir darīšanas. Jūs pabarojiet Silviju, lai viņi veseļojas kārtīgi, paēd. Un te no Rasmiņas arī dažādi gardumi ir. Bet es iešu, es vēlāk pieskriešu, ja? Jā. Silvīt, viņš tev saraudināja. Kaut ko pateica ne tā, kā vajag. Nē. Viņš vienkārši tā paskatījās. Kā? Kā vīrietis, kas redz kaut ko tādu, ka nevar... Milda, es nekad vairs nebūšu normāla sieviete. Un es nekad vairs neizskatīšos tādu kā agrāk. Ar Silviju viss kārtībā, neuztraucies. Apdeguma brūces, protams, ir nejauks. Tās dzīst lēni. Bet komplikācija nav. Pietur, lūdzu. Paldies Dievam.
Neskatoties uz niekošanos ar alkoholu, viņas organisms ir spēcīgs, viss būs kārtībā. Nu, es ceru. Es tikai gribēju paprasīt tev kā ārstam. Nu? Ko man tagad labāk darīt, Kādā ziņā? Kāpēc celtnieki nevarēs sevis aizvākt kaut ko? Staigāja apkārt tagad tāds bērnu augļu. Ļoņa, bet varbūt labāk man viņu aizsūtīt uz sanatoriju. Nevajag viņu nekur sūtīt, lai viņi ārstējas pie Petersonas spā. Šonedēļ Silvija nāk ārā no slimnīcas. Es gribu, Ļoņa, gribu, lai viņa maksimāli ātri tiek atpakaļ normā. Nu, ko tu brīnēs? Silvija ir manu bērnu māte. Es gribu, lai ar viņu viss ir kārtībā. Vai tas nav normāli? Nē, tas ir normāli. Es domāju, ka tas ir informāts. Par ko tāda? Silvija no slimnīcas ienāca vakar. Tagad viņa ir stabulīties. Ko tu runā? Pie Blumberga? Ja pat Blumbergs uz maniem apdegumiem nevar mierīgi paskatīties, visu laiku skatās kaut ko garā. Un viņš ir ļoti labs cilvēks. Tad ko lai runā par citiem? Silvīt, lūdzu, neraudi. Es tev lūdzu, neraudi. Kā lai es mildi neraudu ar tādu briesmoņu seju kā man? Neviens vīrietis man vairs virsū neskatīsies. Es uz ielas nevarēšu iziet ārā. Viss uz mani pirkstiem rādīs. Bet mūsdienās viss ir iespējams. Ja jau melnu vīrieti var pataisīt par baltu, tad taču ar tām plastiskajām operācijām var visu dabūt gatavu. Bet kādu naudu tas maksā? Man taču nekā nav. Es te sēžu Blumbergam uz kakla. Es viņam nevaru neko samaksāt. Un man jau par dzīvokli parāds ir iekrājies. Nu labi, bet tu atveseļosies. Tev būs darbs. Tu visu atmaksāsi. Milda, nu kāds darbs? Kāds darbs? Kurš skaistuma salons man tādu ņems un kura klienta ar mani tādu gribēs strādāt? Manikīri pie manis taisīt. Nu labi, es saprotu, ka tev ir smaga sirds, bet Silvīt, raudāt nevajag, tas neko nepalīdzēs. Labāk priecājies. Priecājies, ka Leons tev izvilk no tās degošās mājas. Priecājies, ka tu esi dzīva. Vai tad tas nav daudz? Es gribu, lai tu ēd, ņem karot vismaz. Lūdzu, ņem. Un nevajag tā nolaisties. Vajag domāt gaišas domas. Un gal galā varbūt, ka tas tavs tavējais, bijušais Vadims var palīdzēt. Viņam nauda vienmēr turās. Un kādēļ, lai Vadims tērētu manas dēļ naudu? Es viņam tagad esmu pilnīgi vienaldzīgi. Viņam jau tagad ir žeņi. Kas ir žeņi? Kārtējā draudzene. Jums taču gal galā ir kopīgi bērni. Jā, Milda. Kurus viņš nevarēja pat pie manis uz slimnīcu atvest. Mani apciemot. Un arī pats nereizes neatnāca. Silvija ir pie Blumberga. Ar kādam tiesībām? Pagaid nomierinies, nekliedz. Viņa ar Silviju ir sveši cilvēki. Vispār jau tā bija Gunčs un Ritas ideja. Man liekas, visai sakrīt. Tu iedomājies, ka Silvija sēdētu vien pats savā dzīvoklī, ar viņas nosliec uz depresiju un problēmām ar alkoholu. Visiem mums ir problēmas. Es pats zinu, ka mana sieva ir alkoholika. Nevajag man to basdeguna. Es atvainojos, я трaucēju. Ну, я уже все посмотрела. Очень быстро. Да? 2 раза. Если надо, могу еще и 3. Да нет, пожалуйста, присаживайся. Где моя сумка? Мне надо на секундочку выбежать. Подожди, сейчас. Kā patika? Jā, nu, principā tev ir daudz darba, bet, nu, vadnas es tev ir super. Jā, man patīk. Ты поговори с Леоном о его новом доме. У нее всегда много идей. Я на секундочку выбегу, у меня кое-какие дела в Стабулыте. А куда это, интересно? Вот в Стабулыте. Да? Да. Так дела с Блумбергом, что-то я не знала об этом. У меня не было дел с Блумбергом. А теперь есть. Тут хочу песка ты сожжения. Ладно? Не Продолжи. стоит.
Ak, tu manu čabulīti, ko es bez tevis iesāktu? Zini, man kaut kas ienāca prātā. Kas tad? Nu, tev taisnība, Rasmī. Tas tagad pat traku. Tev nostrādāties vēl pie tās Silvijas kopšanas un barošanas. Tev taču viss saimniecība uz kakla. Siltumnīca. Nu, nav tik traki, kamēr viesunams tāds patukšs. Paklausies, kā būtu, ja es Mildiņai palūgtu parūpēties par Silviju? Nu, viņa taču neatteiktu, vai ne? Un ja es viņai vēl piedāvātu pāris latus pie pensijas, kamēr viesnīcā no darba, nu, ko tu par to domā? Par naudu jau vēlns danco. Nu, kāpēc uzreiz tāda runāšana? Kāpēc uzreiz vēlns? Mēs par Mildiņu runājam. Tava nauda, tavu darīšana, es tur iekšā nejaucos. Gribi algo viņai, tai princesei, kopēji. Vispār normāli. Nevis viņi mums maksā par ēšanu, par istābu, bet mēs jau piemaksājam par laimu, viņi vēl te redz. Rasmī, tev tiešām Silvijas nav žēl. Viņa taču ir slima, nelaimīga, vientuļa sieviete. Nu, kāpēc tādā brīdī atcerēties ar ļaunu? Es taču neļaunoju. Nu, es saprotu, tu nevari piedot tos vecos laikus, kad jūs abas ar Silviju mačojāties viņas vadījuma dēļ. Tagad gan tu man apvainoji. Pagaid, tev neatvainoju. Es tikai atgādīju, ka tev ir savs vīrs. Tev neviens svešs nav vajadzīgs. Tu man neķeries klāt, ka tu šitā esi izrunājies. Tiešām nedrīkst? Jā, tiešām. Tiešām? Tiešām, es esmu dusmīga. Kur ir Silvija? Kā lūdzu? Tu dzirdi! Kur ir mana sieva? Ženja, es īsti nezināju, kā lai jūs izklaidē, varbūt pašķiestiet kādu žurnālu. Jā, paldies. Bet es nesaprotu, ko viņam pēkšņi ievajadzējās tajās tabulītēs. Mazums kas, droši vien kāds darīšanas. Gaļā viņš atbrauks un pats visu izstāstīs. Klausieties, Ženja, varbūt mēs varētu iedzert kādu tēju? Jā, nē, paldies, nepulieties. Es negribu jūs apgrūtināt. Principā es tūlīt izsaukšu taksi un braukšu uz mājām. Nē. Tā gan jūs nedarīsiet. Vadims lūdzu, lai jūs paliekat šeit un jūs sagaidat. Ja es jūs tagad palaidīšu, man būs liels nepatikšana. Žēļā, viņš man nekad nepiedos. Lūdzu, iedzersim tēju, labi? Labi, es palikšu, nu tikai jūsu dēļ. Bet teju nevajag, ja mums taču ir citi darbi, ko mājās darīt. Mājās darbi vienmēr būs gana. Bet ciemiņi man ir retums. Vismaz līdz šim bija. Pagaidiet, es tūlīt. Jā? Nu, sveiks! Sveiki, Krusmamiņ. Sveiki, Leoniņ. Es jums ar Elziņu atnesu kaut ko ēdam. Tu mūs galīgi izlutinās. Jā. Lūk, mūsu ciemiņš. Labdien. Tas sēdi. Jā. Tā, nu zini, te ir buļoniņš. Te ir buļoniņš un te ir pīrādziņi. Pirms mirkļa tas buļoniņš vēl bija silts, bet nu tik daudz kā uzsildīt, taču tu vari, vai ne? Protams. Es jau redzu to buļonu. Nu, paskaties, cik smuki. Es jau to buļonu vārīju. Paldies. Tiešām? Silvijai un aizvedu uz stabulītēm. Un tad domāju, kāpēc atpakaļ ceļā neiegriezties pie jums? Ko jūs tikko pateicat? Silvija ir stabulītes? Skaidrs. Tātad Vadims aizbrauca pie Silvijas. Lēnām pār tiltu, jūs esat manā teritorijā. Kāpēc es nezinu, ka Silvija ir ārā no slimnīcas? Kāpēc viņa man nav pateikusi, ka būs šeit? Ko jūs no manis slēpjat? Es neko neslēpju, kāds stulbums. Silvija ir pieaudzis cilvēks, un viņa dara, kā viņai patīk. Viņa ir mana sieva, un viņai mani jāinformē par to, ko viņa dara. Bijusī sieva. Jūs teiksiet, kur viņa ir? Vai man pašam būs jāiet meklēt? Pirmām kārtām beidziet aurot. Jā. Labi. Tad es pats. Pagaid, Vadim. Parunāsim tagad mierīgi. Silvija ir slima, un viņu tagad nevajag traucēt. Un tev nepavisam nav tas garas stāvoklis, lai ar viņu runātu. Es esmu pavisam mierīgs. Rasmiņ, viņš ir pavisam mierīgs. Atstāj mūs lūdzu divatā. Es gribu parunāties ar Felsenbacher kungu. Par ko mēs runāsim? Pirmkārt par to, ka normāls vīrietis neielaužās svešā mājā, un normāls vīrietis nelamājas sievietes klātbūtnē.
Ženja, uz kurieni jūs dodaties? Uz kurieni? Uz stabulītēm, uz kurieni vēl? Bet tas ir tālu. Nē, runa nav par tālu. Mēs vienkārši jūs nekur nelaidīšu. Jā, pamēģini vēl, kad došu ar kruķi. Nelietis tāds. Es neliecu, kādā sakarā? Kādā sakarā? Tāpēc, ka jūs man melojat. Jūs zināt, ka vadījumam nekādas darīšanas tur stabulītes nav. Viņš aizbrauca pie Silvijas, un jūs to labi zinājāt. Silvija slima. Jā, man ir vienalga. Slima vai vesela. Es viņu paradīšu. Nost no ceļā. Žēja, uzmanīgi ar kāju! Ej, nost! Vai? Nu, diez vai viņi tādu vajadzēja laist, ko? Ko es varētu darīt? Es nezinu, ja viņi tagad šitā tur aizklibos uz tām stabulītēm, tur sāksies dievzīmes. Un Silvija ir tik nelaimīga. Un tagad bija īstais brīdis viņai aprunāties ar vadību. Ja viņš apžēlotos, viņš varbūt viņai atļaut biežāk satikties ar bērniņiem. Un tagad viņi visu izjauks. Neko neizjauks. Patur. Kam tu zvanīsi? Vadim, Ženja aizbrauc pie tevis. Man uz to nospļauties. Paldies, ka pabrīdināji, Ļoņčika. Jūs teiksiet, kur viņa ir vai ne? Ja Silvija gribētu jūs redzēt, viņa pati jums būtu to pateikusi. Es jums to neteikšu. Tad es atradīšu pats. Lūdzu, meklējiet. Jā. Sveika. Man nāksies tevi nedaudz patraucēt, Silvija. Nekas. Izskatās, ka tas ir nav... Oi, tīrīts ar putekļiem pilni ir visi stūri. Dod šurp, es pati varu. Nu, nē. Tas ir mans darbs un galu galā man par to maksā. Es jūtos kā tāda pēdējā liekēda. Ai, Dieviņ, tu liksies mierā. Šitā nav tā istaba, tas ir viesunams. Un galu galā kopju zirgus, kopju istabas. Man par to maksā. Tev nav grūti māju tīrīt un vēl šķūrēt zirgiem mēslus? Ai, nu galu galā ar lopiņiem es esmu jau no bērnības. Tas man nav nekas jauns. Labāk tā nekā sēdēt bez darba un bez naudas. Pareizi? Jā, labāk ir. Nu, tikai nevajag tagad skumt. Gan tu arī tiksi pie darba. Ir tikai jātiek uz kājām, dzirdi? Viesnīca atjaunos, salons arī nekur nepaliks. Varēsim mēs atkal abas iet cīnīties ar Helēnu. Jā, būtu jau labi. Nevis būtu jau labi, bet būs jau labi. Bet zini, kas ir? Es tagad ļoti priecātos, ja tu paņemtu to grāmatu un iziet kaut kur ārā pasēdēt, kamēr es te tikšu galā. Tas ir obligāti. Es negribu nevienam rādīties. Kam? Taču neviena nav, un Blumbergs tev ir redzējis. Un galu galā no kā tev ir jākaunās, tu esi kaut ko slikti izdarījis? Nē. Nu tad viss. Es vienkārši jūtos drausmīgi un izskatos vēl drausmīgāk. Nu, Silvija, nu beidz, nu kā var izskatīties cilvēks, kas par matu tiesu ir izsprucis no ugunsgrēka? Nu, nekreņķējies, lūdzu. Oi, es tev pasaukšu, ja? Labi. Ei, jaukundzīt. Uz kurienes? Labdien! Labdien! Viņš daļa, da? Jā. Jā, es atvainojos, ka es bez uzaicinājuma, bet man vajadzētu vadījumu satikt. Kāpēc jūs domājat, ka viņš ir šeit? Es redzēju, viņa mašīnu tur ārā stāv. Viņš taču ir šeit, ja? Jā. Nu, kā to ņem? Es zinu, ka viņš ir šeit, un Silvija arī ir šeit. Tikai nesaciet, arī jūs man melot. Nu, ko ar jums, lai es iesāku? Nu, augšā pa trepītēm, ja? Tikai mēbeles gan nedemolējiet. Uzmanīgi, uzmanīgi. Pati zinu. Silvija? Lūdzu, ej prom, es negribu, ka tu man redzi tādu. Nē, viss kārtībā, tas nekas. Lūdzu, ej projām. Nu, ja tu tā gribi. Jā, es tā gribu. Bet rīt es atnākšu atkal. Vai tēvam man ir jāsmejas, vai droši karā jādodas?